Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrā darbojas 3 amatieru teātri, 3 atšķirīgi radošie kolektīvi. Nedēļā vismaz 2 pat 3 vakarus Latviešu biedrības nama telpās noris mēģinājumi, lai katrs sevi godam pārstāvētu amatieru teātru skatēs, lai gūtu augstāko atzinību gada izrādes titulu. Līdz ar to arī ceļazīme dalībai šīs vasaras dziesmu un deju svētkos Rīgā. Liepājas pilsēta vienmēr pārsteidz ar to, ka ir ļoti spēcīgi amatieru teātri. Tā patiešām jau ir tradīcija, jau kuro gadu ar augstu sniegumu, ar tiešām izkoptu skatuves kultūru, ar profesionālu režiju, ar pārdomātu materiālu, ar ļoti lielu dažādību. Visi šie 3 kolektīvi nav salīdzināmi, jo katrs strādā pilnīgi citā virzienā un tiešām ar jau izkoptām tradīcijām. Liepājas jauniešu teātra studija izveidota pirms 14 gadiem. Kolektīvu veido pavisam jauni cilvēki, skolu jaunieši. Vieniem tas ir bērnības sapņu piepildījums, citiem vēlme izpausties. Tas skaits, protams, mums ir mainīgs. Pašlaik mēs esam pavisam 15, 16 dalībnieki, izrādē ir 10. Pārējie, teiksim, ir jaunie, kas pagājuši gadu nebija. Mainās, man būs žēl. Pavasarī beidz vidusskolu, 4 man jaunieši, kur tiešām ir ļoti sen darbojas. Un es zinu, ko es no viņiem varu sagaidīt, un viņi zina, ko no manis var sagaidīt. Bet nekas, tāda ir dzīve. Man patīk pirmām kārtām kolektīvs, otrām kārtām mūsu režisors, kā viņš mums māca visu kaut ko. Ir tas, ka palīdz tiešām daudzās lietās dzīvē, tā atbrīvoties un tu atrod to īsto, ko pielietot. Ļoti forši, ļoti mājīgi. Nevar iedomāties vispār šeit nenākt. Man ļoti patīk vispār teātris, un es jau ilgi cerēju, kad es varēšu nākt. Nē, es vīlusies šajā? Nemaz. Bet ir arī citi teātri mums, kur var iet spēlēt tomēr. Bet, šis ir tieši jauniešu teātris. Te ir tāda atmosfēra, ka te var atnākt jebkurš un iekļauties un riktīgi justies kā mājās. Eksperiments, tā ir veiksme. Tāds ir jauniešu teātra moto, kas režisora Jura Ločmeļa vadībā tiek īstenots. Tā arī šoreiz Hermaņa Paukša lugā Vai tev tas neliekas dīvaini, Rodžer? Tomēr ir lietas, kas spēj man pārsteigt un mulsināt. Varbūt esmu pārāk liels skeptiķis un realists. Viss mistiskais man svešs. Bet kā lai attiecas pret šādiem notikumiem, kas ir pretinā man veselo saprātu un līdzinēju pieredzi? Kamera lūga, bet mēs viņu tā pārliku. Tā kā tas ir tāds zināmā mērā spoku krimināls stāsts nedaudz. Mēs viņu pārlikām šādā spoguļa spēles tehnikā. Un skatītājs sēž pa vidu un skatās vai nu uz vienu vai uz otru pusi, un viņam ir atļauts klausīties arī tas, ko viņš, teiksim, neredz, un tad viņš dzird to skaņu. Un vispār strādā kopā ar gaismu un viss tā savādāk. Šajā brīdī varbūt liekas, ka, es nezinu, tas jau nekas šausmīgi jauns nav pasaulē, jo neko jaunu vispār laikam grūti izdomāt. Jā, tas nav klasiski. Tas nav klasiski, jā, bet izrādes metrāžu atļauj. Ja būtu pāri stundai un gāri, tad diez vai. Ja tad būtu ļoti jāstrādā, lai skatītājs vispār spētu to uztvērt. Cik reiz esat jau izrādījuši šo izrādi? 6. Šī būs tagad 7. Mēs esam viena persona. Jā, mēs esam viena persona. Kā sauc šo personu? Rodžers. Rodžeri, jūs esat viens Rodžers, dalīts ar 2. Nav grūti tā spēlēt. Personības dalīšanās. Jā, personības dalīšanās. Tā jums tā brīžam arī pašiem nerodas? Mēs gadu esam jau 2 Rodžeri, mums baigā brālība radusies ir īstenībā. Arī dzīvē, arī skolā? Jā. Jūs šajā izrādā abi 2 ejat sakumpušu muguriņu. Kas tad jūs esat? Mēs esam 300 gadus veci kalpi. Joasafi. Joasafi, jā. Kā tad ir tādiem jauniem pušiem dēlot tādus vecus Joasafus? Grūti ir. Bet, kas jādara, tas jādara, kā teikt. Kā tev? Man liekas, ka tas ir salīdzinoši grūti tēlot 300 gadu vecu cilvēku. Bet tā ir jauna iespēja izmantot. Cik tad jūs jau sen esat šajā teātra studijā un arī šajā tēlā, protams? Šajā tēlā esmu
droši vien kādu gadu, bet studijās esmu 4 gadus. Studijās esmu 1 gadu, drīz būs 1 gads, bet es sāku no septembra pagājušā gada. Kur tad tāda izvēle nākt uz tādu jauniešu teātra studiju? Nu, mazums ir kādas izklaides, un kur var nodarboties vakar stundās puiši teātris. Tas tā. Aicinājums. Aicinājums, jā? Jā. Man vienmēr interesējas teātris. Ļoti patīk. Jā. Vai drīkst jūs traucēt? Protams, jāsaka. Kas notiks? Mani neliek mierā tas, ko jūs teicāt par mirušajiem. Kā tas var būt, ka viņi uzdrošinās mūs traucēt? Mirušajiem, bet es paklausījos padomam un izmetu tos no galvas. Par kādiem mirušajiem? Tie ir niekmīļā. Vai nav tiesa jāsaka? Protams, ka niet. Es esmu Selīna, kas ir galvenā varoņa sieva, kura ir slaktē nost. Te, savs konkurents, tā teikt. Nu, ļoti aizdomīgs tēls, tā teikt. Kā tev pašai tā izdodas atveidot, ieiet tai tēlā? Nu, sanāk jau. Tur tā, ka padomā bišķiņi, tad jau atrod to tēlu īsto. Ar katru izrādi labāk aiziet. Es esmu galvenā varoņa mīļākā. Labākais tēls. Nu, es esmu tāds būtībā galvenā varoņa tā mūžu lielākā mīla, bez maz vai. Jo manas dēļ viņš pameta savu pirmo sievu, kad viņa kad es viņu noindēju, jā, godīgi. Un, kad viņš domāja, ka es esmu pazudusi, tad viņš tikai to otro sievu paņēma tādu pakti pēc. Bet, nu jā, es esmu tāds mazliet pa gaisiem tēls, tāds jautrais un tāds maz cats, kā mēs teiktu. Šī tev ir vēl kādas lomas tev ir bijušas šeit? Nē, šī man ir pirmā. Šī ir pirmā? Jā. Es esmu galvenā varoņa sieva, viena no pirmajām, viņu noindēja. Un mans tēls ir ļoti bargs, ļoti konkrēts, varone ir ļoti prasīga. Un man bija diezgan grūti justies, jo ir vajadzīgs tas stingrums. Un tieši tajā izrādē, un jā, diezgan sarežģīts, tā kā varonis. Tieši pirms izrādes, kad iziet un apsēžās, tikai tad man tā liekas, es beigās sapratu, kas es beigās esmu, un tad tieši var iejusties, jo mēģinājuma procesos iejusties tajā tēlā ir ļoti grūti. Tas ir vieglāk, kad ir izrāde, kad ir tiešām pilns kad koncentrējies, un tad ir vieglāk. Nu jā, kā jau režisors teica, sajūtu izrāde, vai ne? Jā. Tā kā ar jauniešu teātra studijas dalībniekiem tiekamies pirms skates, tad viņi visi kā viens atzīst, ka īpaša satraukuma nesot. Šī ir tā izrāde, kura ir katra jānospēlē ļoti labi. Šī nu reize ir, teiksim, jo viņu uzreiz skatītājs man. Ja tur ir kaut kāds nieciņš, to var manīt. Līdz ar to mums tā katra izrāde vairāk vai mazāk tiek turēta tajā labajā līmenī. Palīdz, lūdzu, mans rokas ir aizņemts. Nebūtu iebildumi kopā ar tevi padzert tēju. Protams, ja tu neesi pārliek nogurus. Nebūtu, nē. Es labprāt tev pieņemu. Ņēma un noindēja. Nē, tas nevar būt, tas ir pārāk drausmīgi, lai būtu patiesība. Kārlī bija dzīve. Kad dzīve vēl bija Karnijas kungs. Tad Karnija bija dzīve. Vai tu ko meklē? Jā, es meklēju savus auskars. Tos, kurus tu man reiz uzdāvināji. Man bija pēcdušas arī mātadāts, bet tās sev atrēja. Mātadāts, es tās biju patreiz kā piemiņu par tevi. Mātadātas. Jā, mātadātas. Un auskars arī? Arī auskars. Atdod man tos. Bet, Karmī, tad man no tevis vairs nekas nepaliks. Tev paliek atmiņas. Bet es pats, vai es vismaz esmu dzīvs? Vai tev tas šķiet tik svarīgi, mīļais?
režisors tiešām ļoti profesionāli ir veidojis gan mizanscēnu, gan šo te skatuvisko noskaņu un atmosfēru, piemeklējot gan mūziku, gan tērpus, gan kustību, un jaunieši iedzīvojās. Patiešām šī atmosfēra pārņēma arī skatītājus, un šis te noslēpumainais, šausminošais trilleris norisinājās mūsu acu priekšā, un līdz pat pēdējām momentam nebija īsti skaidrs, kurš tad ir dzīves un kurš ir miris, un patiesībā tādā kā spogulī mums liek paskatīties patiesībā uz sevi pašu, kas tad mēs esam, vai mēs esam dzīvi, vai tikai izliekamies, ka esam dzīvi. Hermaņa Paukša izrāda jauniešu kolektīvu izpildījumā pārsteidz ar ļoti precīzu filigrānu formu. Tā bija, protams, ļoti nosacīta, ļoti grūta forma, ko izpildīja 10 jaunieši. Un tas spriegums un tiešām tā atdeve, ko viņi sniedza savā iestudējumā, bija patiešām pārsteidzoši un ar augstu kvalitātes līmeni. Liepājas Tautas teātris ir ar krietnu radošā darba pieredzi. Nākamgad tas jau atzīmēs 60. gadskārtu. Pa šiem gadiem nemazums apbalvojumu un atzinību. Ar Rudolfa Blaumaņa Trīnas grēkiem iegūts gada izrādes 2010 tituls. Līdz ar to ir iespēja piedalīties dziesmu un deju svētkos. Arī šoreiz skatē tiek gatavota Blaumaņa īsa pamācība mīlēšanā. Bet tā kā mums ir kolektīvs liels, te viņi visi ir, un pat nav vēl visi, tad mums ir jāņem, kā mēs sakam, tāds lielgabals. Un īsta pamācība mīlēšanā tap par godu pērniem Jāņiem. Un te ir iesaistīti visi. Un ne visi tautas teātri, amatieru teātri var lepoties ar vīriešiem. Bet tā kā mums ir ļoti daudz vīriešu mūsu kolektīvā, tad man šķiet šīs gabals ir taisni veltīts viņiem, jo tās dāmas jau te tikai pastarpināti starp viņiem, bet viss izrāda vada šie ģeņģeri, kuri nepārtraukt brauc no vienas meitu mājas uz otru meitu māja, un viņi pārģērbjās iemēsojas dažādos tēlos, un zēniem te ir liels darbs, un tas nebūtu nav viegli, jo tā pārēja, no tā ģeņģeru uz lomu, skatu uz pārbūvi, turēt visu laiku ritmu, tempu, un būt jautrā štimungā, tas nav tik vienkārši, Teātris tas ir kolektīvs darbs, kur no svara režisoru un aktieru savstarpējā miedarbība. Šobrīd Liepājas Tautas teātrī spēlē 25 dažāda vecuma un pieredzes bagāti aktieri. Kolektīvs ir burvīgs, un viss ar lielu atdevu strādā, un dabīgi tas jau nav vienkārši. Tagad visi atnākuši no darba, noguruši, pārguruši, un teiksim, ja profesionālā teātrī tu mēģini veselu mēnesi dienā vienu to pašu izrādi, šeit mēs satiekamies vai reizi nedēļā vai divreiz, visi jau ir atkal izbiris, aizmirsies, un jāsāk atkal visu no gala, bet paldies Dievam, mēs te vēl aizvakar mums bija izrādi, kad ir vajadzīgs šīs izrādes. Man jau prieks, ka tēvi nav mājās bijā, un tā tālāk. Apmaucos kurpītēs, baltās dīka zeķītēs, puiši lieli nebēdnieki, gāž zemē, kap visu. Došu puisīšam, ko es biju solījusi, kuku maizes, šķiņķi gaļas, 2 reiz no apakšgala. Kur, bāla? Rozes vien vajag galos zied. Ziedēt jau zied. Bet šis jau nebūs tas plūcējs. Plūkšanai jau ausu nevajag. Cik gadus tu esi šajā teātrī? Briesmīgi daudz. Drīz būs 20, Nevar būt, tu no bērnu kājas jau te? No 16 gadiem, no 16 gadiem. Jāsaka godīgi, ka laikam pirmais tie ir cilvēki, tie dombiedri, ar kuriem būt kopā, pavadīt laiku, un kad tu saproties ar viņiem, ka tu esi uz vienu viņu, varētu teikt tā. Un tad jau, protams, ka tas jau ir interesanti. Un
Man pašai patīk, mums bija ar kolēģi ļoti labs skats, kas ir īstenībā arī pārējiem pat. Dēlis bija, bet tas tiešām arī bija baigi sen, bet tā bija pirmā tāda viena no lielākām lomām un mīlētāja loma, un tas bija baigi skaisti. Tad ir bijuši komēdijās dažādas tādas lomas. Principā mums jau ir aktuāli tas, ka mums tās izrādes ir balstītas uz ļoti daudziem cilvēkiem, lai katram būtu kāda lomiņa, un tāpēc varbūt tas lielums nav tik nozīmīgs, cik viņš ir interesants tādā ziņā kā personāžs. Galvenās lomas Virņu Jāņa atveidotais Jānis Muižnieks ar teātra mākslu esot draugos jau no Aizputes pagasta pamatskolas laikiem. Zinu, ka pirmā lomiņa bija Sienāzes. Bet, tas bija tāds leļu dramatiskais pulciņš tur bija, bet tur bija brīvprātīgi piespiedu kārtā bija jāiet. Skaties, no Sienāžas izaudzis līdz galvenajām lomām. Jā, tas ir īstenībā tas ir liels tāds uzdrīkstēšanās arī no režisors puses, ka viņi man uzticēja, un tas tiešām ir. Ir arī jānes viss tas, kas ir uzticēts. Grūti jau nākas, bet ir pagrūti. Šī tāda pirmā lielā loma tev? Nē, nevarētu teikt īstenībā. Bija arī Aizputē, spēlēju, lielā loma bija Lolits Brīnumputnā, kur arī biju Ants, man liekas, ja viņš pareizi minos, tad tur bija arī galvenā loma. Pie Karmenes Austrumas. Jā. Arī. Mēs paralēli, bez maz vai. Pa vidu arī bijis arī tehnikums. Tur arī teātris sports ir bijis, un tad jau visi vienkārši skaisti, vienkārši viss nāca līdzi. Citi brauc tur uz kalniem kāpt, adrenalīnu ķert, jā, man tas ir uzkāpu skatus, un tad ir tāds patīkams, adrenalīns saķerts ir, un tad vienkārši tā aiziem mājās, un tu esi noguris, un tu esi pēc labi padarīt darbu. Kā atzīst Jānis, tad pēdējā laikā nākoties iejusties mīlnieka lomā, bet tas nebūtu nemulsinot. Precējies es vēl neesmu, tā kā meklēju vēl īsto, jā, tad jau visi bez maz vai paralēli iet vienkārši. Tā kā arī vēl ir. Trīnas Grekos arī kaut ko spēlē? Jā, tad bija Juris. Tur arī bija. Tur arī var precēšanos ir beigās sanāk bez maz vai, bet bez maz vai viss vairāk vai mazāk, visas saistības, ja tādu paralēli ņem, tad viss ir aiziet līdz kaut kādam brīdim, kad vienkārši ir jāprecās, ir izrādē. Vienīgais, kur paņēma pie Jura Ločmeļa kuģīta Miglā ar Leldas Trumbas izrādi, ka tur paņēma vienkārši mani nodūra. Līdz precībām netiku. Vai tad saimnieks arī mājās? Vai tad nedzird? Zināms, ka šīs lietas dēļ bija nozīmē. Tad viss, lai Matēļs pabeidz. Lai pavecam atkal dziemā, to augstu laiku dzīvošā. Izrādēs skatuves noformējuma kostīmus veidojusi Dace Lanka, kurai izdevies atdzīvināt Lugas ierasto vidi. Ienāca ideja prātā, kad paspēlēties ar lietussargiem. Tāpēc ir ļoti daudzās vietās parādās un atkārtojas lietussargu motīvs, un daudzas lietas griežās un darbojās uz skatuvi. Jā, tas bija tāda doma, bet vai tas realizējas, tas jāspriež skatītājiem. Mazliet modernizēt Blaumani, jā. Jā, vispār mana pārliecība ir tāda, ka Blaumani laikam nevar baigi daudz modernizēt, ka tomēr ir jāturās pie klasiskā varianta. Jo varbūt, ka tad viņš zaudē to savu būtību, ja jāiziet pārāk tālu. Bet šī luga jau nav tīrs Blaumanis, te jau ir, tas ir veidojums, kopējs veidojums pēc Blaumaņa darbiem. Liepājas Tautas teātras sniegums pirmajā skatē izskanējis pārliecinoši. Iespējams, ka arī Blaumaņa īsa pamācība mīlēšanā saņems gada labākās izrādes titulu, ko šobrīd vēl grūti prognozēt. Es ļoti priecājos par Blaumaņa iestudējumu. Viņam noteikti ir vieta šajā gadā, Blaumaņa jubilejas gadā, parādīties plašākajā auditorijā, starptautiskajā auditorijā, jo nevēl amatieru teātris ir viens no žanriem, kas tiek pārstāvēti latviešu vispārējos tātad dziesmu deju svētkos, un tur noteikti ir vieta Blaumaņa iestudējumu Ināras Kalnarājas režijā. Viņiem jau ir pūrā Trīnas grēki.
Jā, un Ināra Kalnarāja arī ar savu šo te rokrakstu ļoti spilgto tradicionālās mākslas žanru katru gadu no jauna pārsteidz ar to tiešām, cik plašs un cik bagāts ir šis žanrs. Metalurgu tautas teātris ir vissenākais amatieru kolektīvs, kuram šogad apritēs 65 gadi. Arī šajā kolektīvā apvienojušies dažādu paudžu ļaudis, kam tuva skatuve un teātra mākslas noslēpumi. Es aizgāju armijā, jau pirms armijas es jau biju teātri taisījis. Tikai tajā laikā bija labi, tajā laikā Liepājā bija kāds 7 Rams kolektīvi. Un tur bija interesanti, ko viens dara, ko cits dara, un skatē, ka pilsētas skate bija, tad tur arī bija ko parādīt. Šajā teātrī es esmu metalurgs pēc profesijas. Metalurgā nostrādāju 30 gadus vairāk. Nu, tā es. Daina man paaicināja uz rūpnīcas 100. jubileju, ja? Un tā es te ar tā maisos. Es uz teātri atnācu tā. Es izgāju Lauriņu laukā pastaigāties. Viņai jānāk uz teātri. Es domāju, nu labi ir atnākšana tērpa mākslinieti papļāpāt. Es viņu jau pazīstu no tautas dejām jau kādu laiku. Un pēc tam man tieši dzimšanas diena, un man zvanu režisori Dainu. Nevēlies pazudušajā dēlā paspēlēt? Nu, var mēģināt, jā. Saka, lasīts gabals ir skolā. Nu, jā, lasīts ir. Bet man bija jautājums, daudz tekstu. Nē, tev tur pāris teikumiņi jāpasaka ir. Es atnāku uz mēģinājumu, iedod man tekstiņu. Skaidrs. Un tā es arī tā atnācu no šī gada septembra. Manā gadījumā tas ir tas, ka es to domāju arī saistīt nākotnē savu dzīvi ar to, tāpēc tā ir tāda neatkārtojama vienreizēja tāda prakses pieredze, un kur nu vēl labāk, ja ne amatieru teātrī apgūt, kā spēlēt. Kāpēc tieši šis kolektīvs ir jau vairākas izvēles? Kāpēc šis kolektīvs? Manim bija interesants stāsts tāds, kad es kolektīvus meklēju Liepājā vispār, kur var spēlēt tieši internetā. Un tad es uzdūros šim kolektīvam virsū, pilnīgi nejauši, nezinot ne šos cilvēkus, ne kur viņš atrodas, neko, un vienkārši vienā dienā atvēru durvis un teicu, te es esmu, es gribu spēlēt teātri. Metalurgu tautas teātris, ko nevar sajaukt ne ar vienu citu kolektīvu Latvijā, kaut vai nosaukumu pēc vienmēr izcēlies ar savu oriģinalitāti. Teātris var lepoties ar veiksmīgo Raiņa Pūtu Vējiņa iestudējumu, kas pērn ļāva iegūt gada izrādes titulu. Kā mūsu izrādīts, visas ir augošas. Absolūti arī Pūtu Vējiņos, tur nāk klāt vēl dažādas niansītes, un tad, ja saka, tas ir gatavs darbs, tad jau viņi var aizmirst, tad jau tur, jo, es vismaz uzskatu, ka teātra māksla, tas ir process, un viņa izrādē jāaug no izrādes uz izrādes, un jānāk klāt, un aktierim jājūtas arvien brīvāk, un viņš arvien vairāk kaut ko var pielikt, un arvien vairāk kaut ko izdomāt, ja tas materiāls ir tik apgūts, un viņš tajā var sākt peldēt. Mēs sanākam pamatā 2 reizes nedēļā, otrdienas, trešdienas, šonedēļ mēs vēl būsim tagad piekdien, mēs vēl būsim svētdien, bet mums ir šobrīd paralēli vairāk iestudējumu, tad mēs nāksim biežāk, bet pa grupām, ja, katram atsevišķi, 1,5 reizes nāksim nedēļu. Cik te jums to izrāžu ir? Izrādīts, mēs spēlējam katru mēnesi, mums sanāk spēlēt. Mēs spēlējam Pūtu Vējiņus ļoti intensīvi, pēc Pūtu Vējiņiem ir pieprasījums. Mēs spēlējam Karmenu, jo to mēs paši ļoti gribam spēlēt. Mums viņa tāda relaks izrādīt. Un tagad, Vējš mums būs 3. izrāde šobrīd. Šis nav tāds pirmais, tāds apkopojums tavu dziesmu? Tāda ideja ienāca Dainai, ka vajadzētu apkopot tās mūsu kopīgo darbu, un tad mēs salikām prātus kopā un pieslēdzām vēl Aivaru Meijeru,
Tas arī otrs muzikants, mēs dzīvajā skatos visu spēlējam, tas nav fonogrammas, tas tikai mēģinājumā fonogrammas, un tad tur viss būs dzīvajā, dziedāšana un spēlēšana, tā kā tas nav tik vienkārši. Tas nosaukums Vējā? Jā, nu tā. Liepāja raksturojuši? Liepāja raksturojuši, un arī mūsu buramā dziesmiņa ir Vējā. Es buros. Pie debesīm turos Vējā. Un tā viņi mums iet cauri visam uzvedumam, un tāpēc tas Vējā tā ir. Mēs arī tādi Vējā bišķi. Laiks jaunam brīnumam, tiksiet nebūs notik tā. Laiks jaunam brīnumam, būs notik tā. Laiks jaunam brīnumam, ticiet nebūs notik tā. Laiks jaunam brīnumam, būs notik tā. Es buros, pie debesīm turos. Vējā! Es buros, pie debesīm turos. Vējā! Es buros, pie debesīm turos. Vējā! Es biju pat tērpu pārzina. Daina saka, Maksa Morits zini? Zinu. Šeit tērps brauks spēlēs. Ko tu spēlē, Maks vai Morits? Nē, beķereni. Bet mēs neaizbraucām, autobusu saplīs. Kas būs šajā izrādē par tērpiem? Arī tiks kaut kāds speciāls? Šajā izrādē visiem dreskots ir baltais. Un to katrs pats tā sagādā. Mums Lāsmiņa pacentusies, mums visiem ir sarkans puķītis. Daina pasaka, nu tur vajadzētu tā, tur vajadzētu šitā. Un tad iet meklē kaut ko, un tad no nekā uzstājas kaut ko. Pārsteigumu radīja Metalurgu teātris un režisora Daina Kandēvica ar neparastu žanru, ar koncertu uzvedumu. Ar dzīvu mūziku, ar dzīvu izpildījumu, ar dzīvu stāstu, jo katra dziesma ir arī kādas cilvēka pārdzīvojumu stāsts, un šis te virknējums ir ļoti profesionāli izveidots, bet neparasti ir tieši tās muzikālās lietas, jo līdz šim, ko es esmu redzējis Metalurgu teātra izpildījumā, tā ir ļoti spēcīga dramaturģija, ļoti spēcīga aktieri, ļoti pārdomāta, precīza forma. Un šoreiz ir kā tāds vieglas, izklaidējošs žanrs, bet tas nav mazāk, patiesībā ne mazāk vieglas. Šobrīd ir zināms, ka uz reģionālo teātru skatu izvirzīti visi 3 amatieru kolektīvi, kas aizvien vairāk pietuvina iespēju iekļūt labāko vidū Latvijā un pierādīt, ka Liepāja ne tikai vēju mūzikas, bet arī teātra pilsēta. Vēlreiz var izteikt vislielāko abrīnu režisoriem, kur strādā gadiem un atrod aizvien jaunas un jaunas nianses un spēja aizraut tik daudz savu kolektīvu biedru un atrodot viņos katreiz kādu jaunu niansu un jaunu dzirksteli. Tas patiešām ļoti grūti, tas ir liels un svētīgs darbs, lai veicās.